Tūkstošiem cilvēku Eiropā cieš no atkarības. Atkarības, kas ne tikai atstāja sekas uz cilvēku veselību, bet arī uz viņu maciņiem. Atkarības, kas ir pilnīgi neloģiska un šķiet grūti pārvarama. Viņi nevar iztikt bez savām automašīnām, pat tad, ja jānokļūst kaut kur pavisam netālu. Tas nenozīmē, ka mums būtu pilnībā jāatsakās no automašīnām, taču mums ir jābeidz izmantot tās automātiski. Ja brauksim gan ar auto, gan sabiedrisko transportu un velosipēdu, gan iesim ar kājām, jau pēc īsa brīža pamanīsim pozitīvas pārmaiņas. Piemēram, ja dienā ar kājām noiesiet vidēji pusstundu, jūsu dzīves ilgums pagarināsies par 2 līdz 9 gadiem. Tiks stiprināti 200 muskuļi, un gadā tiks nodedzināti 3 kg tauku. Tas ir veselīgi sirdī un plaušām, kā arī uzlabo ārējo izskatu. Saprātīgi izmantojot dažādas pārvietošanās veidus, jūs ik mēnesi varat ietaupīt veselu degvielas tvertnes tilpumu, kas nemaz nav sīkums. Jūs varētu šo naudu iztērēt kam tādam, kas rada lielāku prieku. Izmantojot dažādas pārvietošanās veidus, mēs ļaujam ietaupīt arī mūsu planētām. Aprēķināts, ka katrs ar auto nobrauktais kilometrs pilsētai izmaksā gandrīz 1 eiro. Tā ir nauda, ko pilsēta varētu iztērēt sabiedrībai noderīgiem projektiem. Izvēloties pareizās kombinācijas, mēs padarām pilsētas par vietu, kur ir daudz jaukāk dzīvot, par vietu ar mazākiem satiksmes sastrēgumiem, piesārņojumu un siltumnīca efekta gāzu izmešiem. Piemēram, autobusus aizņem 20 reizes mazāk pilsētas telpas nekā automašīnas, kas veic to pašu distanci. Un ja mēs tā vietā, lai brauktu ar auto 3 km, iesim kājām vai brauksim ar velosipēdu, katrs no mums samazinās CO2 izmešus par 1 kilogramu. Tātad, vai ir vajadzīgi vēl kādi iemesli, lai atmestu šo atkarību? Tas nāks par labu gan jums, gan mūsu planētai. Izmantosim pareizās kombinācijas.